only if the pass was better. Only if I ran in front of the goal harder. Nu, kā veicās pirmajā puslaikā? Nepārāk pagaidām. Un kādas prognozes? Kādas prognozes? Jāvinnē, tur jau nav cits variants. Jūs atbalstat? Sērkanos. Sērkanos, Riga United? Jā. Jā, kurš labākais spēlētājs šodien? Uldis Talis. Labi. Kādas jūs prognozes? Kurš uzvarēs? Riga United. Mārcis Paski 2-1. Kurš pagaidām spēlētājs izceļās ar labu spēli? Kārlis Zupāns viennozīmīgi. Kāds moments jau viņš radījis ir? Divas bīstams bija, tur viens sīdens pa vārtiem izrāvien. Šķērītē vēl viens viņam bija, jā. Ritenis viņā kāds pareizi izteikts. Nu, labi. Bija tuvu vārtukumu, jā. Viņš pašlaik vēl žēlo pretinieks. Aha, skaidrs. We are getting like these half chances. Yeah? We're getting like these small opportunities that if we're working a little bit harder, if we're running a little bit quicker, if we're giving more on the tackle, we make these half opportunities to win the game. We're playing here, and I know we make a pass, we think only if the pass was better, only if I ran in front of the goal harder. Tā kā es apmierināts ar pirmo puslaiku? Varēja būt labāk īstenībā. Kāds norādījums tu esi devis komandai tagad? Uzvarēt. Aha. Un kā ar tās pirmā puslaika analīzes? Bija viss kārtībā vai kaut kas jāmaina? Moments izveidojām, viss jau bija labi, tikai bija jārealizē. We still have an opportunity to go back on the field and show us this, yeah? Have it, not too late, okay? So, we're going to go back. It's like, what do you want to do? Let's go again, yeah? Okay, you can go in there. Yes! Go! Go on, Abdul. Let it go! Come on, we get back. Good one. Come on, get it. All right. Okay. Fucking bang that passing there, for fuck's sake!
very disappointed. What happened in the second half? I know we were not good enough in defense, and they're very good in set pieces and corners. Good balls, good winners, good game. Okay, what Riga United should work on? And I guess consistency. Too many people not running enough to the ball, and big hole in the midfield. You play first time in defense, no? Yeah, and in the league, first time. And how is it for you in defense? It was alright. I think it worked good. It was just a big hole in the midfield. Too bad. Okay. Next game we got it. Alright, that's what it, about game? Where's game? Tā, Mr. Kārlis Zupān. Kā jums izdevās uzvarēt? Iesitot gols. Wow! Un kā bija, kad jūs nokļuvāt zaudētāju lomā 0-1? Kādu norādījumu tik dot komandai? Sist gols! Labs. Nu, kādā plāna vispār? Tāds baigais norādījumi nav, jāspēlē savu spēli. Nu, Visi zina paši kā jāspēlē. Lielākā, var teikt, līgas jau komanda skaits jau tev zināms, pretinieki tev ir zinām, vai ne? Vislielākā daļa. Un kāda plāna ir uz to rezultātu beigās? Kāda domā, Husky varētu būt uzvarētāji? Tāda plāna ir, jā. Nu jā, īstenībā jā, viss cerības ir, vai ne? Nu, jā. Kā varēja 3 golus ielaist Riga United? Tāpat kā iesist 2. Kas notika ar aizsardzību? Viņus vienkārši izvazāja vai nebija spēka? Nē, būtu jau viss labi, ja normāli. Ķipašies te. Man ļaušana uz kreiso pusi neiedarbojas uz nevienu, man liekas. Līdz ar to tajā pusē palika brīvs spēlētājs. Pēdējais gols jau vispār, vai neviens uz viens no 5 metriem? Nav variantu, tik tādu jāsapriekš. Tā kā galīgi. Bet, nu jā. Tā jau kopumā spēle nebija slikta, normāli spiedām. Kā Grējama prombūtne ietekmē spēli? Ir jūtams? Es domāju, jā, kā cik. Kā šitais tas tur centrālais aizsargs komandas kapteinis Lorāns iedarējās aizsardzības līnijā? Perfekti. Labi, jā, viņš labi darbojas. Viņš man liekas tas labākais. Ja man būtu jābalso pa maču spēlētāju, tas noteikti būtu viņš. Ok, labi.